Tad sāksim ar kolorektāla vēža profilaksi un to agrīniem simptomiem. Tātad kolorektālais vēzis, tā ir ļaundabīga saslimšana, kas sakotnēji veidojās resnajā vai taisnajā zārnā, un kā jūs redzat augšējā bilde, resno zārnu medicīniski sadala vairākos segmentos. Resnā zārna sākās ar bildē iekrāsotā dzeltenā krāsā aklo zārnu, tālāk seko augšupējošā zārna, tad šķers zārna, lejupējošā zārna, sigmveida zārna un ar zaļo krāsu iekrāsota taisnās zarnas daļa. Visvairāk un visbiežāk vēzi atrod resnās zarnas sigmveida posmā un taisnajā zarnā. Parasti kolorektālais vēzis sākas kā labdabīgs polips, tāds gļotādas izaugumiņš, kas attīstās lēni, 10, 15 gadi līdz pārvēršās par vēzi. Katru gadu Latvijā saslimst vairāk nekā 1000 cilvēku ar kolorektālu vēzi un pārsvarā lielāka daļa vecumā pēc 50 gadiem. Un bildē jūs varat redzēt arī, kā schemātiski izskatās tās polips, tāds uz kājiņas, viņi var būt dažādi, šeit attēlots tāds uz kājiņas, tas ir tāds gļotāds izaugums, labdabīgs šai posmā, bet var pārvērsties arī kaut kā ļaundabīgā. Kāpēc mēs vispār runājam par kolorektālo vēzi? Tādēļ, kā pēc Pasaules veselības organizācijas datiem un skaitļiem 2020. gadā kolorektālais vēzis bija 3. pēc jaunā atklāto gadījumu biežuma. Tikpat labi šeit jau 2. vietā tuvojās līderu pozīcijā. Kolorektālais vēzis ir 2. onkoloģisks nāves cēlonis. Gandrīz tur miljonus cilvēku katru gadu mirst no šī lokalizācija audzējiem. Tātad slimība bieža un nopietna. Nedaudz par kolorektāla vēža stadijām. Pirmā stadija, to zina visi, bet ir arī 0. stadija. Tas ir tas pa lielam polips, kas jau malignizējās, pārvēršās par vēzi. Kad vēža šūnas atrodas tikai gļotādā vai gļotādas pamatkārtā un nav iespiedies zarnas zemgļotādā. Pirmā stadija, tad, kad vēža šūnas jau ir ieaugušas zarnas sieniņas zemgļotādā vai zarnas muskuļslānī. 2. stadija, kad audzējs jau cauraug visu zarnas sienu. Ja. 3. stadija, kad izaug visai zarnai cauri un izplatās uz tuvākajiem ap zarnu limfmezgliem. Un 4. stadija, tas ir audzējs izplatījies tik tālu, ka vēža šūnas var atrast ne tikai tuvākajos limfmezglos, arī tālākajos, attālajos limfmezglos vai ar asins traumi jau tās vēža šūnas ir nonākušas citos orgānos. Visbiežāk kolorektāla vēža gadījumi tas ir aknas. Tātad par kolorektāla vēža riska faktoriem. Kā mēs zinām, arī jebkuram citam vēzim ir vairāki riska faktori. Šai gadījumā mēs varam sadalīt 2 lielās grupās, nenovēršamie, ko mēs nevaram ietekmēt, vai novēršamie arī ir tāda grupa. Nedaudz pieskarsimies nenovēršamajiem riska faktoriem, ko mēs izmainīt nevaram. Tātad kolorektāla vēža gadījumi ģimenē. Ja pirmas pakāpes radiniekiem vai arī citiem ģimenes locekļiem īpaši vecumā pēc 60 gadiem ir bijis diagnosticēts resnas zarnas vēzis, tad saslimšanas risks dubultojās.
paša cilvēka personīga pieredze, ja jau kādreiz pacientam ir bijis kolorektālais vēzis, kas pašlaik ir izārstēts, ir palielināts risks tālākajā dzīvē, ka šis lokalizācijas vēzis atgriezīsies arī nākotnē. Pavisam cits, tas nebūs tā paša vēža šūnas. Tas ir vienkārši citā vietā izveidojās tāds pats vēzis. Tātad polipi, pašam cilvēkam zarnu polipi vai iekaisīgas zarnu slimības. Polipi ir dažādi, neiedziļināšos to skaitā un kādi viņi ir, bet viss nopietnākie ir adenomatozie polipi, kuriem ir tas gļotādas šūnas jau izmainītas, un adenomatoziem polipiem ir lielāks risks, ka viņi dzīves laikā pārvērtīsies par vēzi. Tikpat labi arī paaugstināts risks pacientiem, kas slimo papildus vēl ar iekaisīgu zarnu slimību, tas ir čulēns kolīts vai Krona slimība, jo šis slimības rada iekaisumu, kas paaugstina, šis iekaisums paaugstina arī vēždraudas risku. Tātad tālāk seko vecums un rase, pieaug risks līdz ar vecumu, pamatā 9 no 10 pacientiem slimību konstatē vecumā pēc 50 gadiem. Un rases ziņā lielāks risks ir afroamerikāņiem, bet tomēr mūsu platuma grados tāpat šī slimība daudz un bieži sastopama. Un ir arī ģenētiskie stāvokļi, ko mēs mantojam no vecākiem. Ir vairāki ģenētiskie sindromi, bet šai gadījumā visbiežāk sastopami ir tāds Linča sindroms un ģimenes adenomatozā polipoze. Ģimenes adenomatozā polipoze tā ir tāds ģenētisks sindroms, kas saistīts ar APC gēna mutāciju, kas izpaužās, ka resnā zarna veidojās polipi, un to polipu ir tik daudz, un visā resnā zarna ir kā apklāta ar polipiem. Un šim te sindromam, ja tāds ir, un kolonoskopiski tas ir pierādīts, ka profilaksi iesaka izņemt, izoperēt visu resno zarnu, jo to polipu skaits ir tik liels, ka katru to polipu nevar izsekot, kā viņš mainās tur dzīves laikā, tad vecumā pēc 30 gadiem jau iesaka operēties. Un Linča sindroms, tas ir tāds arī ģenetiskais stāvoklis, tur polipu nav, jā, tas ir nepolipozējs tāds sindroms. Tas raksturojās, ka vismaz 3 ģimenes locekļiem vienam pirmās pakāpes un 2 otrās pakāpes radiniekiem ir šim sindromam raksturīgas onkoloģiskas saslimšanas, un tur ir vairākas lokalizācijas. Tā ir resnā taisnā zarna, dzemde, olnīcas, tievās zarnas, urīnvads un urīna izvadas sistēmas audzēji. Tālāk mēs ejam jau uz kaut ko to, ko mēs varam ietekmēt. Un ir zināms, ka aptuveni līdz 50% no kolorektālā vēža gadījumiem iespējams novērst. Un profilakse vienmēr ir visizdevīgāka ilgtermiņa stratēģija vēža kontrolē. Tas ir vienmēr labāk nekā ārstēšana, jo ārstēšana onkoloģijā ir diezgan smaga. Tātad, ko mēs varam darīt lietas labā? Novēršamie riska faktori saistītas ar aptaukošanos un mazkustīgu dzīvesveidu. Par katru es pievērsīšos nedaudz sīkāk. Tātad nepareiza uztura izvēle, tabakas smēķēšana, alkohola lietošana.
Par aptaukošanos. Viens no ieteikumiem ir saglabāt svaru veselīgā diapazonā un izvairīties no svara pieauguma. Un šeit pastāv pārliecinoši pētījumi tam, ka lielāks ķermeņa tauku daudzums izraisa kolorektālas daļas audzēju un vairākus arī citus vēža veidus. Īpaši bīstama ir tā vēdera aptaukošanās, jeb abdominālā aptaukošanās, jo tā pārveido mūsu vielmaiņu par labu vēža attīstībai, par labu kanceroģenēzei un palielina risku saslimt ar zarnu vēzi vismaz par 30%. Tad jāsaglabā balansu starp uzņemto kaloriju daudzumu un fiziskām aktivitātēm, lai sasniegtu veselīgu ķermeņa masas indeksu. Un to vidukļa apkārtmēru, mūsu vēdera lielumu, sievietēm būtu vēlams uzturēt mazāk kā 80 cm to apkārtmēru un vīriešiem mazāk kā 94 cm. Un ķermeņa masas indeksu jūs varat paši ļoti viegli izrēķināt svaru, dalam ar augumu kvadratmetros un dabūsim skaitli. Ja tas skaitlis ir līdz 25, tad viss vēl ir kārtībā. Ja ir līdz 30, tad tas jau skaitās no 25 līdz 30, tad tas ir liekais svars. Vēl nav aptaukošanās, bet tas ir liekais svars. Tur jāsāk kaut ko intensīvi darīt. Un virs 30 tur jau sākās aptaukošanās, kad ļoti jāsaņemās, lai tālāk sevi saturētu. Par fiziskām aktivitātēm. Pētījumi parāda ciešu saikni starp fiziskām aktivitātēm un zemāku kolorektāla vēža risku un arī citu vēža veidu risku. Un palīdz arī nepieņemties svarā. Ja mēs aktīvi kaut ko daram, kalorijas tiek patērētas. Cilvēkiem īpaši ar sēdošu darbu jāpievērš uzmanību fiziskām aktivitātēm un pēc Pasaules veselības organizācijas ieteikumiem pieaugušiem jābūt aktīviem katru dienu un jāveic vismaz 150 minūtes nedēļā vidēji smagu fizisko aktivitāti vai intensīvās slodzes fiziskās aktivitātes 75 minūtes nedēļā. 75 minūtes nedēļā tas ir tāds jau sacensību sports. Mums, kas nenodarbojās ar sportu tā kā profesionāli, tad 150 minūtes nedēļā vidēji aktīvas slodzes nojošana, riteņbraukšana. Tātad par dietas izvēli katru dienu jāiet vismaz 30 gramu šķiedrvielu un vismaz 400 gramu augļu un dārzeņu. Šeit priekšroka dodama bezcietas dārzeņiem. Tātad šeit neder vārīti burkani, kartupeļi, saldie kartupeļi, tas ir tā sliktāka izvēle. Jāiekļauj pēc iespējas dažādus dārzeņus un augļus savās meltītēs un uzkodas, tur jāievēro varavīksnes principu, jo vairāk dažādu krāsu augļu un dārzeņu, jo labāk. Protams, ja mēs izvēlamies augļus un dārzeņus, tos iesaka vai nu tvaicēt, vai nu vārīt, necept. Un priekšroka dodam 100% augļu vai dārzeņu sulai. Jāizvēlās ar barības vielām bagātīga pārtika, nevis produktus ar augstu kalorāžu, jeb tām tukšām kalorijām. Šeit ir ļoti patīk šī bilde, divas bildes, kas atspoguļo vienu un to pašu kaloriju daudzumu. Ekrāna labajā pusē jūs redzat to dažādību, kas tur ir, un tas sniedz labumu mūsu veselībai ar to pašu kaloriju daudzumu. Un kreisajā pusē bilde, kas ir tukšas kalorijas, nenes nekādu labumu mūsu veselībai, nekādu tur papildus uzturvielu nav. Tas ir augsta kalorāža,
tukšas, veselību neuzlabojošas kalorijas. Un apēst, es nezinu, vai kreisās puses attēlā var visu apēst un nejust sāta sajūtu, diez vai. To dienas laikā jāapēd, tad, man liekas, pietiks visai dienai noteikti. Un pēc tā, ko mēs redzam kreisajā pusē, apēd, pēc 2 stundām atkal gribās ēst. Tikpat daudz. Par sarkanās gaļas ēšanu sakarā ar kolorektālo vēzi arī pierādīts, ka sarkanas gaļas ēšana dzīves laikā paaugstina risku attīstīties kolorektālām vēzim. Sarkanā gaļa, tā ir lielopa gaļa, cūgaļa, ģēra gaļa, kāzas gaļa. Nav ieteicams ēst vairāk par puskilo sarkanas gaļas nedēļā. Tas ir jau pagatavotas gaļas. Svaigā gaļa tā būtu 700 grami. Ja mēs izvēlamies sarkano gaļu, tad priekšroka dodama, nevis priekšroka dodama starp sarkanās gaļas, bet ja mēs izvēlamies gaļu, tad būtu labāk ēst mājpūtnu gaļu, zivis vai arī alternatīva gaļā ir pupiņas. Gaļu vajag ēst, tie 500 grami, tie ir tie maksimālie atļauti, kas dod mums papildus labumu, jo gaļa ir bagātīga ar dzelzi, ar B12 vitamīnu, un tur gaļai ir papildus uzturvērtība. Kas nav gaļas izstrādājumos, jo gaļa, kas ir konservēta, kupinot, žāvējot, iesālot un pievienojot ķīmiskus kaut kādus konservantus, nitrātus, nitrītus, tie nesniedz nekādu labumu mūsu organismam. Protams, tas ir garšīgi, tas ir tikai garšas jautājums, bet no veselības ziņas tie produkti neko mums labu nedod. Tikai palielina izraudes risku. Grīlēšana, cepšana, pavasaris klāt, šašliks smaržo ļoti, bet jāatcerās, ka ja mēs to darām, tad tas nav katras brīvdienas un pēc iespējas mazāk to jādara, jo kārsējot un kupinot gaļu, veidojās policikliskie aromatiskie ogaļu ūdeņraži, tādi kā benzpirēns. Un tas vielas ir atzītas par kancerogēnām, līdz ar to var apgalvot, ka pārstrādātie gaļas produkti ir potenciālie kancerogēni. Visās desās un cīsiņos, kas ir tādi sarkanīgi, tur visur pievienot slāpekļa savienojumi, ka konservanti, tie arī visi ir kancerogēni. Lai nodrošinātu drošāku grilēšanu, viņi nebūs pilnīgi droša, bet tā būs drošāka, jo tā mazina ogaļu ūdeņražu veidošanas cepšanas laikā, tad gaļu vispirms jāmarinē vismaz 1-2 rozmarīnu vai timjānu marinādē. Un, protams, jāizvēlās gaļas gabalus, kas ir liesāki, bez tauciņiem. Smēķēšana. Par smēķēšanu es nezinu, vai kāds var pateikt kaut vienu labu vārdu. Visi zina, ka smēķēšana ir kaitīga, bet vismaz 1 miljons pasaules iedzīvotāji turpina to darīt un nodrošina darbu palielam visai medicīnas sistēmai un arī baro biznesu šo. Un tas ir vienīgais, visvairāk novēršamais nāves cēlonis pasaulē. Nāves cēlonis pasaulē, jo tas nav tikai vēždraudas riski. Tur ir sirds asinsvadu saslimšanas, ļoti daudz problēmas sakarā ar to smēķēšanu ir. Aptuveni 1/3 ir tabaks izraisītas nāves, kas saistītas ar vēzi. Pārējā daļa būs sirds asinsvadu saslimšanas, insulti.
visās cigaretes iesojas mutācijas, onkogēnos un audzēju nomācošos gēnos, kas ar laiku, protams, tas nerodas gada laikā, jo smēķēšana tā ir pamatīga atkarība un smēķē pārsvarā gadiem, un tas ar gadiem ierosina audzēju attīstību. Kam interesē, links zem bildēm ir, kur ir pētījums, un šī pētījuma rezultāti liecinājuši, ka 16% resnezarnas vēža un 22% taisnās zarnas vēža gadījumi ir pētījumos saistīti un pierādīti, ka tas ir smēķēšanas rezultāts. Par alkoholu. No onkoloģijas viedokļa vislabāk alkoholu nelietot vispār. Jo vairāk alkohola patērējam, jo lielāks ir vēža attīstības risks. Un paaugstinās risks ne tikai uz kolorektālo vēzi, bet arī mutes, rikles, belsenes, barības vada, aknu, kuņģa audzējiem. Bet ja pavisam nevar atteikties, jo tā arī ir atkarība, ja patērē, tad vismaz samazinām to daudzumu līdz 2 absolūtu alkohola vienībām dienā vīriešiem un 1 vienība dienā sievietēm. Tomēr ar profilaksi nepietiek, jo miljoniem cilvēku, kā mēs jau noskaidrojām, pasaule tāpat attīstīsies šīs vēža tips, jo ne visi vēža gadījumi ir novēršami. Ir nenovēršami riska faktori, ko mēs ietekmēt, diemžēl, nevaram. Bet tad vēzi jāatklāj agrīnā stadijā, jo tas ļauj to efektīvi ārstēt. Jāpievērš tad uzmanība jau vēža izpausmēm. Agrīnās stadijās, protams, parasti specifisku sūdzību nav. Bet ja gadījumā ir parādījušies vēdera izējas traucējumi, vēdera izēja ir tumša vai gandrīz melna, ir asins klātbūtne fēcēm, ir diskomforts vai sāpes vēderā, nepilnīga zarnas iztūkšošanās, pilnuma sajūta vēderā, ilgstošs nespēks, novājēšana bez iemesla, jāiet pie ārsta un jāizmeklējās. 94% gadījumu zarnu vēzi atklāja pēc 50 gadu vecuma. Līdz ar to mūsu valstī ir skrīninga programma, kur mērķa grupa ir gan sievietes, gan vīrieši no 50 līdz 74 gadiem. Valsts šo pārbaudi apmaksā. Šobrīd zemes atsaucības dēļ aptuveni puse no kolorektāla vēža gadījumu tiek atklāti novēloti 3. vai 4. stadijā, kad ārstēšanas process ir sarežģītāks un izmaksu ziņā dārgāks. Un arī prognostiski, protams, pacientam ar 3. vai 4. stadijas audzēju ir daudz sliktāka izdzīvotība nekā gadījumiem, kas ir atklāti agrīni. Tātad, tiklīdz paliek 50 gadi, jāvēršās pie sava ģimenes ārsta. Ja pats ģimenes ārsts to nepiedāvā, jūs varat un vajag prasīt ģimenes ārstam, lai iedod testu asins noteikšanai izkarnījumos. Tas nav nekas sarežģīts. Citiem skrīningiem nāk uzaicinājuma vēstuli, ka uz mamogrāfiju vai uz zemes kakla onkocitoloģiju. Šeit nekāds uzaicinājums nenāk. Vai nu ģimenes ārsts pats piedāvā, bet ģimenes ārstam daudz darba, vairāki tūkstoši pacienti citiem ģimenes ārstiem ir, jums pašiem jābūt ieinteresētiem savā veselībā. Jālūdz ģimenes ārstam, lai iedod testu. Ja tests būs pozitīvs, ģimenes ārsts tālāk sūtīs uz zārnu endoskopisko izmeklējumu, jeb kolonoskopiju. To var veikt anestēzijā, nekas briesmīgs. Tas nav, ja to veic anestēzijā,
izskata zarniņu, kā šeit bildītē jūs redzat. Dakteris veic izmeklējumu, skatās, tāda kamera tiek ievietotā zarnā un izskata visu resno zarnu. Un to palielinājumā vairāk kārtīgi redz uz ekrāna. Šīs manipulācijas laikā, ja ir polipi, tie visbiežāk tiek noņemti. Šitā jūs redzat ar cilpiņu satver, norauj nost, aizsūta uz izmeklēšanu, kur jau tajos polipos var atrast arī jau kaut kādas vēža šūnas. Ja veicot skrīninga testu, slepto asiņu tests ir pozitīvs, tas vēl nenozīmē, ka mums noteikti ir zarnu vēzis. Asiņošana ir vairāki skaidrojumi. Ģimenes ārstam arī jāprasa, kā pareizi sagatavoties šim testam, jo ir pacienti, kas lieto asiņu šķidrinošos medikamentus, tur ir savi ierobežojumi, nekāds retums nav hemoroidāla saslimšana, kas arī var dot viltus pozitīvus rezultātus. Līdz ar to kolonoskopija būs vienīga precīza metode asiņošanas iemesla noteikšanai. Tātad nekautrējieties runāt par savām veselības problēmām ar savu ārstu, lai arī cik mulsinoši tas nešķīstu. Esat atbildīgi un uzdodat jautājumus par skrīninga veikšanas iespējams savam ģimenes ārstam vai gastroenterologam, ja jūs nonākat līdz viņam ar kaut kādiem kuņģzarnu traktu problēmām. Tātad paldies par uzmanību. Vai būtu jautājumi? Nav jautājumu, ja? Jā, jautājumu nav. Labi, varbūt pēc tam, jā. Jā, pēc tam varbūt būs jautājumi. Tā, redzat slaidus? Vai slaidi ir redzami? Nē. Jā, tagad ir. Labvakar visiem, esmu doktore Andrejeva un šodien pastāstīšu par krūtsvēzi un kā var sevi pasargāt un kam jāpievērš uzmanība. Krūtsvēzis ir ļaundabīgs audzējs, kas veidojas krūtziedzera audos. Un tas ir biežākais ļaundabīgais audzējs sievietēm Latvijā, un tas pēc SPKC datiem skar 1 no 9 Latvijas sievietēm. Un tas ir viens no biežākajiem priekšlaicīgas nāves cēloņiem sievietēm vecumā virs 35 gadiem. Ik gadu Latvijā saslimst aptuveni 1200 sievietes, un, diemžēl, trešdaļā gadījumu slimība tiek atklāta vēlīnā 3. vai 4. stadijā. Un reti, bet arī jāatcerās, ka līdz 1% no visiem gadījumiem krūtsvēzis skar arī vīriešus. Un galvenie krūtsvēža riska faktori ir sieviešu dzimums. Sievietēm krūtsvēzis ir novērots 100 reizes biežāk nekā vīriešiem. Līdz ar vecumu arī krūtsvēža risks palielinās. Un visvairāk krūtsvēzis skar sievietes virs 50 gadu vecumā. Ļoti būtisks riska faktors ir krūtsvēzis ģimenes anamnēzē kādām no pirmās pakāpes radiniekam. Un sievietēm, kurām kādam no radam bija diagnosticēts krūtsvēzis, risks ir 2 reizes lielāks nekā vispārējā populācijā. Savukārt, ja radiniece bija vēl pirms menopauzes, tad tas risks ir līdz pat 3 reizēm lielāks. Vēl viens riska faktors ir pārmantotas gēnu mutācijas. Tas ir novērotas aptuveni 10% krūtsvēža pacientiem.
Un biežākās no mutācijām ir BRCA1 un BRCA2 gēnos, aptuveni 5% gadījumu. Krūtsvēža attīstība ir saistīta tieši ar šīm mutācijām. Un BRCA1 mutācijas gadījumā krūtsvēža attīstības risks dzīves laikā ir ļoti liels, no 65 līdz 85%. Tāds mazāks riska faktors ir garāks estrogēnu un progesteronu producēšanas laiks. Tas ir sievietēm, kuram menstruācijas sākās līdz 12 gadu vecumam, un vai menopauze iestājās pēc 55 gadu vecuma. Tas ir arī sievietes nedzemdējušās, vai sievietes, kurām pirmais bērns bija pēc 30 gadu vecuma. Vēl viens riska faktors ir hormonterapija reproduktīvā vecuma sievietēm. Tā ir perorālo kontraceptīvo līdzekļu lietošana. Savukārt menopauzē hormona aizvietojošās terapijas lietošana, jo īpaši kombinēta terapija, kur ir gan estrogēni, gan progesteroni. Vēl viens būtisks faktors ir ionizējošais starojums, un pētījumos pierādīts, ka cilvēki, kas bērnībā vai jaunībā bija pakļauti staru terapijai, krūškurvja priekšējais sienas apvidum, tiem ir lielāki riski sekundārās onkoloģijas attīstībai, tā skaitā krūtsdziedzera vēzim, un parasti tas sekundārais vēzis var attīstīties vēlīni pēc vismaz 10 gadiem pēc staru terapijas, tāpēc šiem pacientiem ir lielāks risks, kas jāņem vērā. Un sievietēm reproduktīvā vecumā, kurām ir pienvadu atipiska hiperplāzija, 10 gadu laikā ir līdz pat 5 reizēm lielāks risks attīstīties krūtsvēzim. Vēl viens nozīmīgs faktors, kā daudziem audzējiem, ir liekais svars un aptaukošanās, jo īpaši sievietēm menopauzē, un šīs risks ir saistīts ar to, ka taukaudos ir aktīvi tiek producēts estrogēns. Kā daudziem audzējiem, arī alkohola lietošana un smēķēšana arī krietni paaugstina krūtsvēža attīstības risku. Un kādi tad ir biežāki krūtsvēža simptomi? Bieži vien, kad slimība ir agrīna, tad simptomi var nemaz nebūt. Tāpēc tas jāpatur prātā, ko es tālāk stāstīšu par profilaksi. Un pirmie simptomi, ko parasti sievietes pamana, ir palpējams mezgls krūtī, krūts izmēra un formas izmaiņas, varbūt ādas ievilkums vai sabiezējums, krūts audu sabiezējums, ādas apsārtums, pietūkums, vai sievietes satausta mezglu padusē, vai izjūt sāpes vai diskomfortu krūtī. Ir vēl arī simptomi saistīti ar krūtsgalu, tie var būt izdalījumi no krūtsgala, krūtsgala ievilkums, izšķūlojums vai izsitumi uz krūtsgala. Un ir simptomi, kas var norādīt, ka slimība vairs nav agrīna un jau ir plaši izplatīta. Tie ir vispārējie simptomi, kā nespēks, vājums, nelabums, varbūt svara zudums. Un atkarībā no skartā orgāna var būt simptomi no kauliem, kaulu sāpes, patoloģiski lūzumi, ja ir metastāzes plaušās, var būt elpas trūkums, klepus, pie metastāzēm galvas smadzenēs var būt galvas sāpes, reiboņi, visādas parēzes un citi simptomi, kā arī pie aknu metastāzēm var būt ādas dzelte, asiņošanas traucējumi, asiņošana hemostāzes traucējumi. Un
Ko tad mēs varam darīt, lai mazinātu krūts vēža attīstības risku? Kā jau doktora Blumberga iepriekš minēja, ir novēršamie faktori, kad mēs varam mainīt savu dzīvesveidu, mēs varam veselīgi ēst, pieturēties veselīgas diētas, uzturēt veselīgu svaru, regulāri nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Sievietēm pēc iespējas barot bērnu ar krūti un arī svarīgi atmest kaitīgos ieradumus, smēķēšanu un alkohola lietošanu. Bet, diemžēl, ne visi faktori ir novēršami, tāpēc ļoti svarīgi ir pievērsties savai veselībai, regulāri veikt krūts iedzeru pārbaudi, gan sievietei pašai, katru mēnesi mājās jāpēta savas krūtis un visas jāiztausta. Un reizi gadā arī jāvēršās pie ārsta, kas arī veikts krūts pārbaudi. Savukārt sievietēm no 50 gadu vecuma regulāri jāveic skrīninga mamogrāfija, jo nevienmēr sieviete pati var sapalpēt mezglu. Mezgli var atrasties kaut kur dziļāk, ko nevar sataustīt, un tāpēc no 50 gadu vecuma svarīgi veikt mamogrāfiju. Jo tikai tādējādi mēs varam atrast slimību agrīnā stadijā, kad tā vēl potenciāli ir izārstējama. Un kas ir svarīgi? Tad katru mēnesi sievietēm reproduktīvā vecumā jāveic krūts pašpārbaudi. Sievietēm ar menstruācijām tas jāveic uzreiz pēc menstruācijas vai 7. dienā pēc menstruāciju sākumā, un sievietēm menopauzē var veikt krūts pārbaudi jebkurā dienā. Un tad svarīgi veikt krūšu apskati pie laba apgaismojuma spoguļa priekšā, sākotnēji ar nolaistām rokām, jāizskata krūtis no visām malām, pēc tam arī jāapskata krūtgalus, jāapskata paduses ar paceltām rokām, jāskatās, vai krūtis nav deformētas vai nav izmainītas, jo sievietes pašas vislabāk pazīst savas krūtis, kā viņas parasti izskatās, un sieviete vislabāk var pamanīt, ka kaut kas ir izmainījies. Tad svarīgi ir arī iztaustīt visas krūtis, ietverot padušu daļu, un no sākumā jātausta maigiem pieskārieniem, pēc tam ar 3 pirkstiem jātausta dziļāk, un jāveic arī apļveida kustības, kā arī jāpārbauda arī krūtsgals. Un jāpārbauda, jāpiespiež krūtsgals, vai nav nekādi neparasti izdalījumi. Un vēl ir ļoti labs video YouTube, kur var apskatīt visus soļus, kur ļoti sīki izstāstīt, kā veikt krūšu pašpārbaudi mājās. Un es ļoti iesaku katrai sievietei to apskatīties un katru mēnesi veikt krūšu pašpārbaudi mājās. Un no 50 gadu vecuma, tad, kā es minēju, mūsu valstī pieejams krūts vēža skrīnings. Te ir dati par pēdējiem 6 gadiem, kas uzrāda, ka, diemžēl, mūsu valstī krūts vēža skrīnings ir ļoti maz apmeklēts, skrīninga aptvere ir ļoti zema, un mēs redzam, ka ar gadiem ļoti samazinājies sieviešu skaits, kas iet uz skrīningu. 22. gadā tikai 30% no visām sievietēm, kas saņēma uzaicinājuma vēstuli, ir ieradušās uz skrīninga mamogrāfiju. 18. gadā bija veikta aptauja, kāpēc tad sievietes Latvijā neapmeklē skrīningu.
Un lielākā daļa atbildēja, ka viņas nenāk uz skrīningu, jo jūtās veselas un viņām nav nekādu sūdzību. Bet, kā jau es teicu, ka krūts vēzis agrīnā stadijā var nerast nemaz nekādas sūdzības. Tāpēc es gribu pateikt, ka tas skrīnings ir ļoti svarīgs, pat ja jums šķiet, ka jūs esat vesela, tas var tā arī nebūt, jo krūts pašpārbaude ir ļoti svarīga, bet tās laikā jūs varat arī nepamanīt tādus sīkākus mezgliņus, dziļākus mezgliņus, ko var redzēt tikai mamogrāfijas izmeklējumā. Un sievietēm vecumā no 50 līdz 68 gadiem reizi 2 gados jāveic mamogrāfija. Sievietēm tiek izsūtīta uzaicinājuma vēstule uz deklarēto dzīves vietas adresi, kur viņa tad var veikt ar šo vēstuli var veikt valsts apmaksātu krūtsvēža pārbaudi. Krūtsvēža skrīninga pamatā ir mamogrāfijas izmeklējums, kas ir radioloģisks izmeklējums ar zemes intensitātes rentgena stariem, kura laikā tiek skatīti krūts un padušu audi. Tie tiek saspiesti, lai iegūtu labāku attēlu, un pēc tam tad dakteris redz rentgena attēlu, kur var novērot kaut kādus aizdomīgus apvidus. Un mamogrāfija ir šobrīd efektīvākā un informatīvākā metode, kas ļaus saulaicīgi diagnosticēt krūtsvēzi sievietēm virs 50 gadu vecumā, un tā par 40% mazina risku nomirt no krūtsvēža, ja tā tiek veikta regulāri. Un 70% gadījumu no krūtsvēža mirušās sievietes nebija veikušas skrīninga mamogrāfiju. Un viņām, diemžēl, slimība tika atklāta vēlīnā stadijā. Kā es teicu, trešdaļā gadījumu Latvijā krūtsvēzis tiek diagnosticēts novēloti 3. un 4. stadijā. Un vēl gribēju bišķiņ pieskarties krūtsvēža profilaksei sievietēm, kuram atklātas braka mutācijas. Šīm sievietēm rekomendē veikt appusēju krūts operāciju, un tā kā šīs mutācijas saistītas arī ar olnīcu vēzi, rekomendē veikt arī olnīcu un olvadu operāciju. Un šīm sievietēm no 25 gadu vecumā jāveic apskates pie ārsta 1 līdz 2 reizes gadā, vai arī 10 gadus pirms jaunākās krūtsvēža diagnozes ģimenē. Savukārt no 30 gadu vecumam šīm sievietēm rekomendē reizi gadā veikt krūts magnētu un mamogrāfiju. Un statistikas dati parāda, ka šīm sievietēm ar braka mutācijām pēc appusējas krūšu operācijas krūtsvēža attīstības risks mazinās par 90 līdz 95%. Jā, tas būtu viss. Paldies par uzmanību.